Ja jūs jautājat, vai XTB vai IC Markets ir labāka izvēle, jūs esat atnācis pareizajā vietā. Šajā video es salīdzināšu abus brokerus blakus un palīdzēšu jums izlemt, kurš varētu jums vislabāk atbilst. Un ja domājat par konta atvēršanu, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! Vispirms drošība. XTB ir iekļauts Varšavas fondu biržā un regulēts galveno iestāžu, piemēram, FSA, FCA un SAISEC uzraudzībā. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos un fakts, ka XTB ir publiska uzņēmums, pievieno vēl viena caurspīdības slāni. IC Markets no otras puses ir regulēts Austrālijas ASIC, Kipras SAISEC un Sešelu FSA. Tas piemēro klientu līdzekļu atdalīšanu, negatīva bilances aizsardzību un kopš 2007. gada ir izveidojis spēcīgu reputāciju starp profesionāliem tirgotājiem. IC Markets tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem starpniecības uzņēmumiem globāli pēc tirdzniecības apjoma. Tātad, runājot par drošību, abi brokeri ir regulēti, lai gan XTB ir priekšrocība ar savu biržas sarakstu un plašāku uzraudzību. Tagad paskatīsimies uz tirdzniecības platformām. XTB piedāvā pārvalku programmas bāzētu platformu, kā arī mobilo lietotni Android un iOS ierīcēm. Tā darbojas gludi un nodrošina piekļuvi visiem klasiskajiem tirdzniecības rīkiem, tehniskajai analīzei, indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un stratēģijas izveidei. Lai atvērtu pozīciju, vienkārši izvēlieties aktīvu, ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlieties jauns pasūtījums. Jūs saņemsiet vienkāršu pasūtījumu logu, kurā varēsiet iestatīt tirdzniecības apjomu, maržu, peļņas mērķi un zaudējumu limitu. IC Markets koncentrējas uz MetaTrader 4, MetaTrader 5 un C-Trader. Šīs platformas ir ļoti progresīvas, piedāvājot ātru izpildi, pielāgojamas diagrammas un atbalstu automatizētai tirdzniecībai ar Expert Advisors un C-Bots. Tās ir īpaši populāras starp skautētājiem un algoritmiskajiem tirgotājiem, kuriem ir nepieciešama zema latentuma un tīra starpība. Tātad, kura ir labāka? Manuprāt, ja vēlaties mūsdienīgu lietotāju draudzīgu platformu, XTB ir priekšrocība. Bet ja jums patīk MetaTrader, C-Trader vai augsta frekvences tirdzniecība, IC Markets ir stiprāka izvēle. Nākamais runāsim par iemaksām un izņemšanām. XTB jūs vienkārši pārslēdzaties uz savu reālo kontu un noklikšķiniet uz oranžās pogas apakšējā kreisajā stūrī. Jūs varat iemaksāt ar karti bankas pārskaitījumu vai vietējiem maksājumu veidiem atkarībā no jūsu valsts. Oficiālais minimālais depozīts nav, bet reāli es ieteiktu sākt ar vismaz 200 USD. IC Markets depozīti ir arī vienkārši. Jūs varat izmantot bankas pārskaitījumu karti un plašu e-maku klāstu, piemēram, PayPal, Neteller un Skrill. Minimālais depozīts ir 200 miljons, kas ir līdzīgs XTB. Izņemšana parasti tiek apstrādāta ātri un nav papildu starpnieku maksu, lai gan jūsu maksājuma pakalpojumu sniedzējs var iekasēt savu maksu. XTB šeit ir priekšrocība, jo tas ļauj atvērt kontu vairākās valūtās. Tas nozīmē, ka jūs ietaupāt uz valūtas konversijas maksu. Kas mūs noved pie maksu, XTD ir viens no lētākajiem brokeriem tirgū. Spreds uz eiro USD sākas no 0,1 punktiem, vidēji ap 0,8. Akcijas un ETF ir bez komisijas līdz 100 000 mēnesī, un virs tā jūs maksājat tikai 0,2%. Valūtas konversija ir 0,5% un nav izņemšanas maksu. IC Markets ir pazīstams ar ļoti zemiem izplatījumiem. RAW kontos eiro USD izplatījumi var sākties no 0,0 punktiem, ar komisiju apmēram 3,5 USD par partiju katrā pusē. Standarta kontos izplatījumi ir nedaudz augstāki, bet komisija nav iekļauta. Šī cenu politika padara IC Markets īpaši pievilcīgu skalpētājiem un augsta apjoma tirgotājiem. XTB piedāvā caurspīdību kā publiski kotēta uzņēmuma, lietotāju draudzīgu patentētu platformu un zemas maksas par akcijām un ETF. IC Markets nodrošina dažas to šaurākajiem starpības rādītājiem nozarē, vairākas progresīvas platformas un nosacījumus, kas pielāgoti profesionālā un algoritmiskai tirdzniecībai. Mūsuprāt, XTB ir labāka izvēle neatkarīgiem tirgotājiem, kuri vēlas vienkāršu izmaksu ziņā efektīvu risinājumu. Savukārt IC Markets ir ideāla izvēle pieredzējušiem tirgotājiem, kuri meklē tīrus izplatījumus un MetaTrader vai C-Trader.
Aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem abiem brokeriem, tāpēc pārbaudiet tos, ja esat gatavs sākt. Ja šī video jums bija noderīga, neaizmirstiet atstāt patīk un abonēt kanālu, lai saņemtu vairāk šāda veida saturu. Paldies, ka skatījāties!